Ja saskaitot dzimšanas datus, dienu, mēnesi, gadu līdz viencipara skaitlim, jums sanāk cipars 9. Tas nozīmē, ka jums attiecībās ir svarīga harmonija, ziedošanās, un devītnieks tas ir ļoti tāds milzīgs enerģētiskais lauks. Jūs burtiski piepildat šo gan telpu, kurā jūs atrodaties, gan arī attiecības jūs aizņemat ar sevi un šo te telpu, ka tam otram cilvēkam vairs nav vietas tai telpā. Jo tās jums gribas viņu pilnīgi aprūpēt, jums gribas ar viņu pilnīgi izšķīst, ziedoties, atdoties, zaudēt, tā teikt, sevi, ja, saplūst pilnīgā. Bet attiecībās tad tam otram vairāk nav kur būt, jūs viņam vairs neļaujat būt. Viņš zaudē, jūs zaudējat savas robežas, un arī tas cilvēks zaudē pat arī interesi, jo sanāk, ka tam cilvēkam nav vietas pie jums blakus. Ļaujiet otram cilvēkam būt jums blakus un nevis aizņemat visu telpu ar sevi, ar savām rūpēm, ar savu gādību, bet ļaujiet arī otram cilvēkam dalīties ar to, ko viņš grib jums dot, lai šīs enerģijas došana un ņemšana būtu abpusēji, nevis tikai no vienas puses. Un tad būs arī harmonija, un tad būs pieņemšana, tad vairs nebūs bailes, jo tāpēc, ka devītnieki arī ir tie, kuri bieži vien ir vieni paši, viņiem nav partneru, tieši iemesla pēc, kad viņi arī dzīvo, piemēram, aizvainojumos dziļos, viņi tikpat labi dzīvo arī bailēs būt vientuļiem, bet patiesībā iemācoties pārvaldīt šo te savu enerģiju un ļaut otram būt, un nevis arī viņu tur pārņemt vai nospiest, jo tik līdz nesaņem, liekas, ka no otra tad arī veidojas šis te aizvainojums. Nē, ļaujiet otram būt un pieņemiet sevi, ka jūs esat, un mācieties ievērot šīs te robežas. Un tad jau viss būs labi un harmoniski. Bet vairāk jūs varat uzzināt par sevi, par savām programmām, rakstot man uz e-pastu, mans cels@inbox.lv, vai arī pieteikties fokus grupai.